Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Raidījuma viesis Valters Kalvis Vite. Programmētājs, latviešu politiķis. Dobelnieks. Labdien, labvakar, dārgie skatītāji! Kā viens mans kolēģis teica, tad Rīga nebeidzas pie bulvāra loka. Līdzīgi Latvija nebeidzas pie Rīgas robežas. Un tāpēc man ir liels prieks šodien satikt uzrunāt mūsu viesu Valteru Kalvu Viti, kurš ir ļoti aktīvs, es teiktu, cilvēks no Dobeles, un kurš mums varētu, izstāstīt, un lai mēs visi saprastu, kas tā Dobele tāda ir, cik tur aktīvi vai labi, vai, slikti, vai kāds ir tās tendences, arī varbūt, ja mēs apskatāmies mazliet 30 gadu laikā, uz kurien mēs ejam. Es pats no savas puses apskatījos, mazliet arī papētīju, un pāris lietas, ko es vienkārši gribētu sākumā pateikt, lai visiem ir tāda, skaidra bilde, kas ir Dobeles novads. Tātad punkts 1 ir tas, ka tur ir 28,000 novadā iedzīvotāji, pašā Dobeles pilsētā ir 9,000 iedzīvotāji 22. gadā. Dobeles novads ir divas pilsētas, ir Dobele, kurā ir tātad 9,000 iedzīvotāji, un Auce 2,400 iedzīvotāji, tā noapaļojot. Un tas arī savā ziņā interesanti, ka tomēr novads ir liels, bet tās pilsētas, tā depopulācija ir. Punkts 2, to mēs varam atsevišķi pieskarties, bet kas man liekas, neteiksim interesanti, bet svarīgi, ko mums katram latvietim ir jāsaprot, depopulācija notiek Latvijā un arī Dobelē. Mēs apskatāmies 89. gadā bija 44,000 iedzīvotāji, atkal nopaļojot 21. gadā 28,000, kā arī citās vietās. Dobele neko labā, ne sliktā ziņā izceļās, vienkārši, ir šis depopulācijas mazliet tāds, spiediens īstenībā, un tāpēc tā demogrāfija ir tik svarīga. Un trešā piezīme ir tā, kad bija novada teritoriālā reforma, vienkārši, lai arī visi saprastu un zinātu, tātad tagad Dobeles novadā tika apvienot 3 novadi. Dobeles novads, Auces novads un Tērvetes novads. Tas notika pirms dažiem gadiem, un tagad mēs esam, jeb Dobeles novads ir tajā pašā teritorijā, kāds viņš bija pirms iepriekšējās teritoriālās reformas, kad bija Dobeles rajons lielais, un tur droši vien kaut kāda loģika ir, un tur varbūt arī Valteri komentārs vēlāk teiksim, kad tomēr ir tie vēsturiskie rajoni, kuros centrā atradās šis rajona centrs, un tad visi it kā novads uz to strādā. Un varbūt 4. piezīme, kas arī varbūt ieskicē to tikai ļoti īsi, tātad etniskais sastāvs man kā latvietim un etnonacionālistam, man tas ir svarīgs jautājums, un tātad Dobeles novadā ir 77% latviešu. Tātad tur varbūt tā situācija ir, es teiktu, tādā šajā jautājumā kardināli savādāk nekā Rīgā, kur ir 50/50 tāda pretnostatījuma skolas un tā tālāk, un varbūt vēl kaut kādās pilsētās tajā pašā Rēzeknē, kur situācija ir smaga, bet Dobelē, līdzīgi droši vien kā Kurzemē, kur varbūt vēl tas procentuālais sastāvs ir vēl tāds labvēlīgāks latviešiem, ir tātad, Dobelē ir 77, tas ir vienkārši fakts. Varbūt tad, tas pirmais, tie bija tādi daži fakti, mēs pēc tam aiziesim varbūt dziļāk, varbūt, tavs Valters stāsts sākotnējais, teiksim, kā tu redzi Dobeli, kas tur notiek un kā Dobela attīstās. Jā, tu jau ļoti labi ieskicēji, kas ir Dobela, kas ir Dobeles novads. Tā patiešām ir, mēs esam atgriezušies vecajās rajona robežās. Par to iedzīvotāju skaitu no tā 89. gada ir tā, ka mūsu rajonā bija vairākas šīs militārās pilsētiņas, un tad šis iedzīvotāju skaits vienkārši bija uzblīdis, aizejot Krievijas karaspēkam, pakāpeniski tas viss sāk izlīdzināties, un dotajā brīdī mēs esam palikuši mazāki, arī mazāki nekā tas bija pirmās Latvijas laikā, kad Dobeles novadā bija 35,000 iedzīvotāji. Tagad tā depopulācija ir tāda. Es varbūt ieskicēšu vēl tādas mūsu zināmākās personības no Dobeles novada.
Viens no viņiem ir mums visiem labi zināmais Kārlis Ulmanis, kas ir dzimis un audzis šeit Dobeles novadā, Pikšās mājās, skolojies Bērzē. Tāpat arī mums ir Augusts Bīlenšteins, mācītājs etnogrāfs, latviešu valodas saglabātājs, kurā arī dēļ ir saglabājušās Dobeles pilsdrupas. Ja nebūtu šāda enerģiska cilvēka, mums pilsdrupas Dobelē nebūtu. Un, protams, arī var minēt vēl vienu mūsu Latvijas valsts prezidentu Albertu Kviesi, kas ir dzimis Tērvetē. Tad varam teikt, ka Dobele ir tāds prezidentu šūpulis, kur ir auguši pirmie prezidenti. Jo tepat arī netālu Džugstas pagastā ir Gustavs Zemgals dzimis, kas ir tepat 18 km attālumā no Dobeles. Viss grozās te ap Dobeli. Es teiktu tā, ka Dobeles novads ir laiku gaitā zināms visā Latvijā, arī ar saviem ražojumiem, kas tiek ražoti, gan visiem labi zināmais Dobeles dzirnavnieks, kur katrā veikalā ieejot, mēs redzam uz paciņas Dobele rakstīts. Tāpat arī lielākais sveču ražotājs Baltijas valstīs Baltic Candle, kur mēs tad zinām arī, paņemot šīs sveces rokās, ražots Dobelē. Mēs lepojamies ar šādiem mūsu lielajiem ražotājiem, kas ir pie mums. Cik es domāju, varbūt viens starp jautājums. Interesanti tēma aizkārt, tu teici, es par to depopulāciju, tu tā kā mazliet arī, tā kā norizonēji. Kas ir kas bija tās padomju bāzes, kur viņas atradās? Vienkārši tas tāds interesanti pašā Dobelē vai bija kaut kādās mazās pilsētiņās, kaut kādās? Tad pašā Dobelē bija tanku poligons ar savu pilsētiņu, tātad Dobele 1, un arī blakus Dobelē ciems Gardene, kur bija vēl viens tanku poligons, atradās. Tātad tā pārsvarā tikai bija armijnieku un viņu ģimenes pilsēta, kas bija milzīga uzbūvēta. Šobrīd visas tās ēkas poligoni ir nojaukti, tur ir iegājuši jauni uzņēmumi, kas darbojās vairāk ar kopu strādi. Bet arī Tērvetē mums bija raķešu bāze. Vairākas šīs vietas, kas Dobeles novadā bija ar padomju karaspēku. Tādā veidā bija vienkārši uzblīdis tas iedzīvotāju skaits. Kā tu tagad redzi, teiksim, tas, ka tā depopulācija, tur varbūt tā pārāk krasi, tur diezgan daudz armijnieku, bet kā vispār tas depopulācijas spiediens īstenībā ir sajūtams, vai tu tomēr teiktu, kad ārpus Rīgas, tā kā nosacīt laukos, ka tur tomēr ir forši cilvēki, bērni dzimst un ir jūtam tā dzīvība un nav tur, teiksim, tāds satraukums, kad cilvēki tā, kad tikai cilvēki gados un tā. Tas satraukums jau iedzīvotājos ir tas pats 2009. gads, kad bija šī pirmā reforma, kad sadalījās pa mazākiem novadiem. Tanī pašā laikā notikās arī skolu tīklu optimizācija, kā rezultātā skolas tika aizvērtas liela daļa. Un iedzīvotāji jau tad bija ļoti neapmierināti, kad pagastos skolas sāk pazust. Un tas jau arī bija viens no tiem faktoriem, kādēļ cilvēki devās projām. Un kas ir vēl samazinājis šo iedzīvotāju skaitu Dobeles novadā. Iespējams, tie bija nepareizi lēmumi tad, bet tad viņiem tas likās saimnieciski pareizi. Tāpat arī tas bija gan Auces novadā, gan arī Tērvetes, kur tad iedzīvotāju skaita dēļ pašvaldības izlēma savas skolas slēgt. Tas ir vienmēr negatīvi. Lielā krīze, vai ne? Tajā brīdī bija tā 9. gads, vienkārši tu pieminēji, tad bija arī šis lielais
trakums ar to, ka viss bija jāgriež un jākonsolidē, tas populārais vārds, kas īstenībā šausmīgi skarbi iesita latviešiem, un tajā brīdī arī bija tas spiediens uz to, ka kāds arī pameta Latviju tajā brīdī. Vienkārši tīri tādēļ, kad zaudēja darbu un īsti bija bezdarbs diezgan augsts. Jā, es varu no savas puses papildināt. Es vēl tad biju skolnieks. Man tad tā bija 9. klase, kad uznāca šī krīze. Man bija 2 izvēles. Vai es iešu par mūziku kaut ko mācīties, vai es aiziešu uz ko tehnisku. Tīri ekonomiski man nospēlēja tas, kad es aizgāju mācīties par datoriem. Datoru tehnikumā es braucu uz Jelgavu. Tātad šis finansiālais nospēlēja par to. Un arī pēc tam skatoties, kā tā reforma attīstījās, arī pats jau gan amatniecības skolā, manai skolai mainījās 4 reizes nosaukums, tikai dēļ tā, kad Izglītības zinātnes ministrijā nāca jaunas kompetences, tad bija Jelgavas amatniecības vidusskola, un tad bija viens nosaukums, tad nāca vēl viens, un beigās tas kļuva par tehnikumu. Es varu teikt, tas piedzīvojis un izbaudījis uz savas ādas šīs skolu tīkla reformas. Labi, pirms dot vārdu Rudolfam, varbūt vēl viens atvērtais jautājums. Kā tu redzi, kas ir Dobeles tāds lielākais izaicinājums? Tā ir pavisam atvērti prasa, teiksim. Kas ir tas, izaicinājums? Kas satrauc tevi kā ļoti aktīvu Dobeles iedzīvotāju? Mani kā iedzīvotāju satrauc vairāk nerūpēšanās par iedzīvotāju, par gados jaunākiem iedzīvotājiem, jo ir redzams, ka jaunieši tiek parasti palikti novārtē. Tas bija ļoti redzams pirms 21. gada pašvaldību vēlēšanām, kad jautājumi par jauniešiem tā negribīgi tika cilāti, vai kā viņus varētu atbalstīt, vai kaut ko uzbūvēt jaunu, lai būtu jauniešiem, kur aiziet aktivitātes vai ar to pašu sportu saistītas. Tur bija ļoti liela negribēšana. Un arī to pašu daudz jauniešu saka, ka nav īsti ko darīt. Vakaros kaut kur iziet, viss ir ciet, klusa, maza mazpilsētiņa. Visi min, jābrauc laikam uz Rīgu, kaut kur izklaidēties un tādā garā. Tā ir viena problēma. Tad arī varam runāt par jaunajām ģimenēm, kur būtu nepieciešams atbalsts šajos pirmajos, kad jaunā ģimene uzsāk savus gaitas. Arī es pats vasarā kļūšu par tēti. Un man tas ir svarīgi, kas būs ar manu ģimeni, kur ies bērndārzā, kur pēc tam skolosies, kas ar to visu notiks, jo tie ir svarīgi jautājumi, jo maz kas var aizvērties vēl kāda skola, kā tagad arī min, Dobelē nebūs vairāk vidusskolas, būs tikai viena ģimnāzija. Vai šīs iespējas nav par traku, ka mēs visi saimnieciski skatāmies Excel tabulā un griežam nost. Tas, manuprāt, ir lielākais izaicinājums, un lielākais izaicinājums Dobeles novadam pastāvēt. Ja mēs visu jau griežam tur pie saknes, kur tam būtu visam jāsākās ar bērniem un tā uz priekšu, tad tas ir ļoti skumji. Jā, paldies, Valter. Tas bija ļoti interesanti īstenībā par to jauniešu, kad jauniešiem nav kur īsti iesaistīties. Jā, ka tas ir tas kaut kāds spiediens īstenībā, kad jaunieši meklē, Rīgu un varbūt pēc tam vēl citas iespējas. Jā, Rudolf. Labdien! Jā, man tāds bišķi interesants jautājums saistībā negluži ar Ģirta pieminēto novada reformu,
bet ar nedaudz agrāku novada reformu, proti 20. gados Latvija tādā vai citādā ceļā, mazliet ar kasīšanos, mazliet ar militārām sīkām sadursmēm, beigās diplomātiskā kaimiņiem pienākās sadalīt savā starpā teritorijas. Tad palāng gāja lietuviešiem. Klā, Valter, man liekas, ka Dobeles novads arī dabūja klāt mazliet zemi no Leišmalas. Kāda ir šī te vietējo iedzīvotāju korelācija ar lietuviešu ļaudīm? Jo man paziņas dzīvo uz pašas robežas ar Lietuvu, tur pavisam tur ir puses pusi, ja, tur Leiši brauc uz Auci, sazin pēc kā, mūsējie brauc uz Akmeni, sazin pēc kā, nu tur esot foršāks lidls un tā, ja. Vai lietuvieši kaut kādā veidā iesaistās vietējos procesos, respektīvi. Un vēl ir interesants jautājums tāds, vai ir tāda statistika, cik no šiem lietuviešiem ir Latvijas pilsoņi, tātad kā viņi spēja veidot iespējumu elektorātu sastāvu? Paldies! Jā, tad tīri tā no vēstures tā patiešām ir. Mums ir kaut kādas teritorijas nākušas no Lietuvas un kaut ko mēs esam devuši atpakaļ. Mēs esam atdevuši pilsētiņu Žagari, kas kādreiz bija Latvijas teritorijā. Tā kā vēsturiskajā mēs esam mainījušies. Ja mēs skatāmies tā, kur cilvēki brauc iepirkties, tad ilgus laikus tā arī bija, ka mēs braucām iepirkties uz Lietuvu, jo tur ir daudz un dažādas lietas lētākas. Arī vēsturiski, es atceros, ko man mamma ir stāstījusi, kad brauca iepirkties uz Lietuvu, pirkt desas, gaļas, jo to tur varēja iegādāties, kas pie mums tajā laikā nebija. Un arī dotajā brīdī tāpat no Auces atrodas pilsētiņa Jaunakmene, 10 kilometru attālumā, kur arī ar savu piedāvājumu tagad, kad viņi ir uzcēluši jaunu sporta manēžu ar paldu baseiniem, spā, arī aicina iedzīvotājus gan no Dobeles novada, gan no Jelgavas, gan no Tukuma, jo viņi saredz šo te iespēju ar pakalpojumu, ko viņi var sniegt. Tādā veidā viņi iesaistās un piedāvā, un cilvēki arī to atbalsta. Viņi redz, ka ir kaut kas jauns, kas nav pie viņiem, viņu novadā, un viņi brauc tur. Runājot par iedzīvotājiem, ir pazīstami draugi, kas ir pēc tautības lietuvieši, bet ir Latvijas pilsoņi. Tātad viņi piedalās šajos procesos. Kādreiz arī pie mums Dobelē bija lietuviešu biedrība, kas darbojās, jau kādus pāris gadus viņi nav, bet šie te aktīvie cilvēki, kas bija lietuviešu biedrībā, viņi reklamē šos te pasākumus, kas ir pie mums Dobelē. Tātad viņi aicina lietuviešus braukt pie mums ciemos un arī otrādāk. Tātad reklamē visus svētkus lietuviešu un tradicionālos ēdienus. Tā kā sadarbība ir. Es precizēšu jautājumus, attīstot tālāk, ko Rudolfs teica, vienkārši tīri statistiski skatījos, kad lietuvieši ir 4%, tad man jautājums, Dobeles novadā, man likās, tas ir daudz, tā salīdzinoši, skaidrs, kad uz robežas atrodas. Tā ļoti interesanti ir, ka tu to lietuviešus pazīsti tādā ziņā, viņi ir tā kā lietuvieši Dobeles novadā, viņi ir tā kā latvieši, tādā ziņā, kad brīvi runā latviski. Vai nezinu, pasarg Dievs, teiksim, viņi ir, tā kā krievalodīgie tie mītiski nosauktie, kas ir tāds jocīgais tas termins, kas īsti nav tāds termins nemaz. Kādi ir tie lietuvieši, tie 4%? Tie 4% viņi ir vairāk latviski, jo mums nav tādas izteiktas krievvalodīgie ciemati. Ir tāds te viens tuvāk pie Dobeles ar ciems Lejestrasdi, kur tad patiešām lielākais skaits šajā ciematā ir slāvu tautības cilvēki, un tad sanāk viss šis ciemats vairāk arī runā krievu valodā, bet šādi ciematiņi ir ļoti maz vēsturiski,
Vēl te arī Krimūna pagastā ir bijis, bet tagad jau tas laika gaitā viss sāk ļoti izlīdzināties. Varbūt šis te viens mans pieminētais ciemats ir tāds vēl palicis, bet ja runā par lietuviešiem tikai, tad viņi ir kā latvieši. Viņi nāk iekšā Latvijas kultūra vidē, un viņi, droši vien varbūt sevi asociē lietuviešiem, bet viņi ir pilnīgi latviski un tā. Klau, man to vēl viens jautājums, lai nobeigtu šo stāstu par novadu, šo dalījumu, kas man likās interesanti. Savā ziņā pat pārsteidzoši, es minēju, es vienkārši tagad kā spekulējot mazliet, jo es Dobeles novadā esmu bijis, bet ne sevišķi bieži. Es domāju, Dobele ir neliela pilsēta, es redzēju, ka viņa ir 28. lielākā Latvijā, bet es domāju, tā ir tāda neliela dzīva pilsēta. Tajā pašā laikā, kā ir Aucē, kurā ir šie 2000 iedzīvotāji, kur bija tas novada centrs, vai tas spiediens, piemēram, depopulāciju, tur kā piesaistīt biznesu, nav daudz spēcīgāks Aucē, un otrs paralēlais jautājums par Tērveti. Man tas pārsteigums bija tāds, tiešām pārsteigums, kad Tērvetē īsti pat novada centrs nebija. Pirms tās teritoriālās reformas, kad bija Tērvete, es tur skatījos, bija Kroņauce, bet centrs īstenībā bija pat nevis Kroņauce, bet Zelmeņi, es pareizi saprotu. Un tā ir tāda, nezinām, es atvainojos, protams, Tērvetes iedzīvotājiem un Zelmeņi iedzīvotājiem, bet es to tā nebiju dzirdējis, kaut arī viņš bija tā kā novada centrs. Un es domāju, kāds tavs skatījums, lai nobeigtu šo stāstu par teritoriālām reformu un novada par Auci un Tērveti? Tad sāksim ar Auci. Jā, Auci ir maza pilsētiņa, bet šī vēlēšanu laikā Aucis novada iedzīvotāji bija visaktīvākie, un tas arī ļoti labi parādījās vēlēšanās, kad no Aucis puses cilvēki, kas bija sarakstā no Latvijas Zemnieku savienības, tika arī ievēlēti, atstājot 3 cilvēkus tikai no Dobeles novada, ja skatās par Latvijas Zemnieku savienību. Tātad Aucis iedzīvotāji izteica uzticību jau sev iepriekš zināmiem cilvēkiem, un tātad viņi atbalstīja to. Ja skatās par Tērveti, Tērvetē it kā lielākais ciems ir Kroņauce, bet šī te pagastu māja atrodas Zelmeņos, kas ir nosacīts tālāk, bet Tērvete visu laiku ir bijis aktīva turismā, jo mēs visi labi Latvijā pazīstam, kas ir Tērvete. Viņi visu laiku ir gājuši šo, tātad tur ir stiprās puses turisms un lauksaimniecība. Labi, paldies. Tad varbūt pirms Rudolfa vēl vienu jautājumu arī varbūt noslēdzot par to, par etno sastāvu. Es arī to statistiku iedevu, to arī mazliet ļoti interesanti tā kā reflektēju par lietviešiem, bet kā ir, teiksim, krievu valoda ir dzirdama, ir jūtama Dobeles pilsētā, Dobeles, labi, es padomāju, Dobeles novadā, tu teici, ka nav šīs pilsētiņas nekādas mazās ciemi, kurā būtu, tā kā, nezinu, kaut kādas bijušajās bāzes, iedzīvotāji, kara bāzes, PSRS. Bet vispār ir jūtams tas krieviskais, jo Rīgā mums ir tāda bezgalīgā cīņa 30 gadu garumā, es domāju, tas pats Jūrmalā, kā es teicu, un Reizeknē, un tur. Un tā cīņa ir, un viņi vēl turpināsies, es domāju, gadu desmitiem. Kā Dobelē tas ir? Vai vispār ir jūtami? Varbūt viņi nav jūtami, viņi ir pilnīgi latviskojušies. Tad varbūt tā tīri vēsturiski. Es 25 gadus nodzīvoju šajā padomju pilsētiņā Dobelē, kur man arī blakus kaimiņiene bija arī krievtautības cilvēks. Es visu laiku esmu uzaudzis, ka man blakus kaimiņos ir krievtautības. Tad arī vēsturiski Dobelē ir bijusi krievu skola. Tā bija Dobeles 2. vidusskola, kas bija šiem te krievtautības jauniešiem. Bet, protams, laika gaitā, kad šis te iedzīvotājs skaits sāka kristies, pašvaldībai bija jāsāk domāt, vai vispār uzturēt 2 skolas, un tīri dēļ šī te skaita nācās
vienu skolu slēgt. Un tad apvienot kopā ar Dobels pirmo vidusskolu. Un tad sākās jau šī miksēšana, ko mēs tagad tikai redzam varbūt Rīgā, kad tiek slēgtas šīs skolas. Tā kā šī krievtautības cilvēki, viņi tagad veido tādu jau savādāku attieksmi pret latviešiem, kā tas varbūt ir Rīgā. Tas sāk mainīties. Protams, tam ir jāpiet daudziem gadiem. Dzird uz ielām, teiksim, arī Krievi, jo Rīgā jau tā problēma, ka viņi tur ir tik daudz, Rīga, Reizekne, Jūrmala, ka viņi savā burbulī bez mazliet dzīvo. Dobelē ir uz ielas, tā kā jūtama tāda krievu valoda, vai vienkārši viņu ir savā ziņā tik maz, jo tas nav daudz, tur 20%, ka viņi īstenībā izšķīst un tomēr tā kā pāriet, kļūst par latviešu, daļēji latviešiem, es domāju, tādā kultūra ziņā, jo problēma Rīgā, kad kultūra, tā kā lingvistiski viņi, tā kā distancējās bez mazai no latviešiem un Latvijas, teiksim, bet es domāju, kāds tas interesantas process ir tieši tur, kur ir, viņi ir tik maz kā 20%. Jā, tad pastaigājot pa pilsētu, jā, varbūt dzirdēsi krievu valodu, bet, ja tu pieeji tuvāk un paklausies, kāda tā krievu valoda ir, puse ir krieviski, puse ir latviski. Tātad tas nav tā, ka viss tur pilnībā notiek krieviski. Tātad šī ietekme latviešu ir manāma, un vairs nevar teikt, jā, ka tā ir tikai slēgta, nodalīta kopa, kas runā tikai savā valodā. Paldies, tā ir laba ziņa. Jā, Rudolf. Jā, paldies. Jā, paldies, Valter. Man ir tāds jautājums. Mūsu iepriekšējā viešņa, Kristīna Hāze, tava kolēģe no Ķekavas novada, mēs runājām par dažādiem uzņēmēju darbības objektiem, ja tā var teikt, proti par tur ir Lautus, Vīde, kārtīgs uzņēmums, izrādās tur tāds šmuts, manis baigais un tad tur ir kafijas žāvētā, bijušais Simeks, tagad Lovbergs, kas arī tur vietējos lutina ar dažādām smaržām. Bet šā vai tā, par spīti visām smaržām un tam līdzīgām problēmām, viņi nodarbina vietējos cilvēkus un kaut ko dara. Saki lūdzu, vai bez pateicoties Olgai Kambalai, labi zināmā Dobeles dzirnavnieka, ir vēl tādi tādi kārtīgi uzņēmumi Dobeles novadā, un kādas tur vispār ir perspektīvas, kā tur izskatās ar to uzņēmumu attīstību? Paldies. Jā, ar uzņēmumiem mēs varam lepoties, kā jau es minēju, jau iepriekš ar 2 lielajiem uzņēmumiem. Mums ir tie paši Teneks ražotāji, tad mums ir bruģa ražotāji, Spodrība, kas arī aktīvi darbojās. Protams, arī ne tikai Dobeles pilsētā, arī ārpus Dobeles novada mums ir zināmās rūķīšu tējas, aluzdarītava tērvete. Tad ir daudzi mums ar kukropniecību saistīti uzņēmumi, gan kas ražo briketes, dēļi, cita veida izēju materiāli. Es teiktu, ka tā uzņēmēja darbības aktivitāte Dobeles novadā ir augsta, un, protams, to var vēl vairāk stimulēt. Kā mēs zinām, tagad ar zaļo kursu aktīvi darbojās gan saules paneļu stacijas, gan arī vēja parki izsaka savu interesi. Un, protams, Dobeles novadā iedzīvotāji ir parakstījušies, ka viņi nevēlās šo vēja biznesu pie sevīm redzēt, šīs vēja turbīnas. Arī es pats arī par to esmu parakstījies un to izteikuši, bet, kā mēs zinām, tad Dobeles novadā ir parakstīts sadarbības memorands ar šo te uzņēmumu. Un šīs te kabeļu līnijas tiek izvilktas pa to pašu trasi, kā ir ieskicētas vēja turbīnas. Tā kā vēl nākotnē nevar zināt, bet iespējams, ka mums parādīsies šie vēja ģeneratori. Un, protams, daudzi iedzīvotāji par to ir nikni, arī zemnieki, kas
parakstījās tieši šīs zemēs, kur būs vēja parki, viņi ir neapmierināti ar to. Tā kā arī zaļais kurs ietekmē Dobeles novadu. Jā, Klau, man precizējušais jautājums, varbūt tēmai, ko Rudolfs iesāka. Nav noslēpums, ka brīžiem piesaistīt, rūpnīcas vai ražotnes lielas, tas traucējošais ir tas, kad iedzīvotāji nav. Tā ir problēma, ne tikai Dobelē vai kur citur, bet arī pat Rīgā var teikt, vienkārši varbūt izmēri mazliet citi. Un tas jautājums tad man ir, kas bremzē uzņēmēju darbību, ja mēs skatāmies Dobelē tieši cilvēku trūkums, kad uzņēmējs teiktu, es jau ienāktu vai atvērtu, bet tā kā es redzu, ka tas bezdarba līmenis ir zems un es cilvēks nedabūšu, tad es labāk aizēju uz citu vietu, vai arī tomēr, atbalsta trūkums vai trešais iemesls, tomēr iniciatīvas, ideju vai uzņēmības trūkums. Kā tev šķiet? Ja mēs skatāmies par Dobeli, tad es teiktu, Dobelē ir vēl salīdzinošas labas izredzes piesaistīt gan šo te uzņēmumu, jo uzņēmumi redz, ka tuvākā pilsēta, kas ir Jelgava, ar savu lielo iedzīvotāju skaitu, un no kurienes var pievilināt šos te iedzīvotājus. Jo tas ir redzams katru rītu, šī te mašīna plūsma abos virzienos ir vienāda, tātad nebrauc visi iedzīvotāji tikai no Dobeles uz Jelgavu, bet brauc arī no Jelgavas uz Dobeli. Un tātad arī daudzi iedzīvotāji no Jelgavas novada strādā Dobelē, un arī uzņēmumi ir piesaista autobusus, tātad nodrošina šiem te strādniekiem ērtu tikšanu uz savu darba vietu. Tātad par to uzņēmumi domā, kā varētu noturēt šo te darbinieku šeit Dobelē savā darba vietā. Tā kā, manuprāt, šeit Dobelē vēl ir iespēja, bet ja runā kaut kur tālāk novadā, tas ir problemātiski, ir jādomā, kā varētu vispār piesaistīt. Ja tas ir vairāk kaut kur pie maģistrālās šosejas, kas ir Rīga Liepāja, tad tur vēl varētu domāt, ātri var nokļūt no dažādiem punktiem. Novada vidū, tā ir tikai lauksaimniecība dotajā brīdī, vai lopkopība, ar ko nodarbojās. Bet arī tur šie te zemnieki saka, ka darba roku trūkums ir, arī tas pats arī jaucē. Tur ir arī grūtāk piesaistīt ko jaunu. Jā. Paldies, Valter, tas bija interesanti par šo Dobeles un Jelgavas miedarbību. Tas ir tāds īstenībā interesants punkts, es arī neaizdomājos, bet tas ir labi, ka šī miedarbība ir un viens otru papildina. Jā, Marlēna. Man vispār ir 3 jautājumi, bet tu sākšu ar pirmo. Pusēja un tagad būs. Tā beidzot tiku pie vārdiņa. Sakiet, lūdzu, jūs teicāt par vēja turbīnām. Tauta ir parakstījusies, ir pret, jūs esat pret. Kāda ir domē vispār pozīcija, man nav īsti skaidra, tas ir viens. Otrs, jūs sacījāt, ka ir parakstīts memorands. Kurš ar ko ir parakstījis? Un vai tādus līgumus nevar laust un cik tas maksā? Un kāda ir, jūs sakat, zaļā enerģētika? Jā, redziet. Tauta vienalga, bet mums tur ir zaļā enerģētika, tauta ir vienalga, kāds ir viņas priekšstats. Mums tur ir memorands, tautai ir vienalga, kas viņa, ko viņa, mums ir vienalga, ko tauta. Tas sanāk, pagaidiet, atvainojiet, doma ir domāt priekš tautas vai tauta ir domāt priekš domas? Man šis jautājums nav skaidrs. Lūdzu, paskaidrojiet. Memorands, īpašs dokuments, kurā detalizēti argumentējot valdības uzskatus, ir izteikti jautājumi, kas jau izvirzīti diplomātiskajā sarakstē, un kuru pievieno notai vai arī iesniedz kā patstāvīgu dokumentu bez paraksta un zīmoga. Oficiāls iesniegums, piemēram, valdībai ar kāda jautājuma izklāstu. Vienošanās formulējums parasti diplomātiskās sarunās. Dokuments, teksts, kurā ir fiksēti kādi fakti, kas jāpatur atmiņā. Jā, tātad tie, kas parakstījās un tagad ar šo memorandu teica tā kā akceptu,
tādu vārdu ir Latvijas Zemnieku savienība, kas arī ir vadošie kopā ar Jauno vienotību. Tas ir Saimā? Šeit Dobeles novada pašvaldībā. Jā, un tad attiecīgi izrietot no tā, tātad tur ir ieraksts. Un pārējie nevarēja neko iebilst tajā momentā, vai kā? Vai jums bija aizsietas mutes tajā brīdī, vai kas notiek? Protams, mūsējie iebilda arī cēla gaismā šo te, kur iedzīvotāji ir parakstījušies un izteikuši savu viedokli, kā arī novada priekšsēdētājs teica Ivars Gorskis. Mēs jau esam pret tiem vēja ģeneratoriem, bet mums ir jādod iespēju uzņēmumam attīstīties. Tad memorandā ir ierakstīts, ka tiks attīstīts saules paneļu parki. Bet tur ir arī vārdiņš vai iekšā, vai vēja turbīnas. Tātad tas, kas lasa šo dokumentu, ir skaidrs zināms, ka uzņēmumam pavarās šīs iespējas. Un šie te ceļi arī tiek sakārtoti šīs vietās. Un, protams, ceļiem tiek paaugstināta nesespēja. Tātad, kādēļ ir vajadzīga paaugstināta nespēja? Mēs zinām, ka saules paneļiem tos var aizvest ar busiņiem, un tur īpaši nekādu paaugstinātu ceļam nespēju nevajadzētu. Bet šādu nespēju paaugstināt vajag vēja turbīnām, jo tās ir lielas kravas, smagas kravas, kas tiek pārvadātas. Un tad, protams, daudzi, gan arī domē, kas ir opozīcijā, Reģionu partija, Nacionālā apvienība, ir pret šo ieceri. Jo tas ir saskatām šajā memorandā. Jā, skaidrs, ceļu nespēja, bet tas taču ir nauda, naudiņa, tas viss maksā. Par to nauda, redziet, ir labi, jūs attīstat labi Dobeles uzņēmumu, fantastiski, viss tur cepur nost nav neviena jautājuma. Bet tā tad uzņēmēja darbība attīstās Dobelē, viss attīstās. Un tāpat laikā jūs sarunu sākotnēji ar Ģirtu apspriedāt to, ka jauniešiem nav vietas, jaunieši brauc uz Rīgu, izklaidēties, jauniešiem trūkst vieta. Pagaidiet, Dobele ir kam, es domāju. Sāksim no tiem pamatiem. Jauniešiem, attīstībai, vai tas ir tā, kaut kādiem lielajiem onkuļiem ir kaut kāds savs biznesiņš un pilnīgi vienalga, kas tur ir tauta. Tautā ir arī jaunieši, ja? Kā tas ir? Jauniešiem nav vieta šodien, jauniešiem nav vieta vakar, aizvakar vai gadu vai 2 gadu atpakaļ. Pagaidiet, stop, tagad sanāk tā, ka par jauniešiem atcerējāmies tikai šodien. Tā ir šodienas tikai problemātika. Un kā jūs to esat risinājuši visu laiku? Tātad, ja runā par jauniešiem, tad patiešām jau vairāk kā 15, 20 gadi ir tāds tabū, jo tiek vienkārši tas vienmēr pabīdīts uz malu. Ir varbūt kaut kādas tādas skaļākas lietas, kas ir jārisina, tad to kaut kā negribīgi, bet tomēr caur domi pašvaldība to izlaiž cauri šīs lietas. Kāds ir iemesls, ko nozīmē negribīgi? Nākotne mums Latvijai nav vajadzīga, vai kas ir? Vai dzīvojam tikai šodienai? Ko nozīmē negribīgi? Pagaidīsim, sakrāsim naudiņu, bet izrādās naudiņu mēs nesakrājam tādām lietām. Jauniešu mājai, kur sen jau projekts ir ieskicēts, uzīmēts, vienmēr pietrūkst līdzekļi, bet, kad mēs runājam par kaut kādām tur citādām, mazāk svarīgām, varbūt ielām, kas iela varētu tur 2 gadus pagaidīt remontu, tad ir tā. Tad arī tas pats skateparks bērniem. Ilgus laikus mums atradās Dobelē pie pirmās vidusskolas, kur jaunieši varēja iet, izklaidēties savā brīvajā laikā. Protams, viss ir jāuztur, un tam līdzekļi ir jāpiešķir. Līdzekļi tur netika piešķirti uz laiku, uz kādiem 3, 5, 6 gadiem. Tāda skateparka nebija. Tad
vietējā jauniešu doma atkal šo problēmu cēla gaisā. Mums ir vajadzīga vieta, kur izklaidēties, mums ir vajadzīga vieta, kur atpūsties, vismaz kur sanākt kopā vasaras laikā. Tad labi, taisīsim kaut kādu to projektu, cik ilgi, cik ātri, laiks rādīs, kā vienmēr saka. Pacieties. Bet tur ir kapeikas vajadzīgas. Redziet, atvainojiet, es tomēr gribu te niansēt šo te jautājumu par jauniešiem. Tā arī ir mana sāpe, ja? Atvainolūdzu. Valter, ir uzņēmēji, tas pats Dobelnieks. Viņš, kas man patīk šajā uzņēmumā, ka viņi nodarbojas ar labdarību, ļoti spēcīgi nodarbojas ar labdarību. Tā Rīgā, to tik vien dzird, kā visādos tur birojos, Dobels uzņēmums, tad tur ar produktiem, ja, jauniešiem, invalīdiem, sociālā dienestā, jā, to tik dzirdam kā Dobelnieks, jā. Tas ir dzirdams pat Rīgā, tur Cepurnos, bet man ir tāds jautājums, jūs sakat skateboardu parku, cik tas parks tur maksā? Viņš maksā kapeikas, tāpat laikā ceļam būvējam priekšu vēja ģeneratoriem, tur taču iet miljoni, tas taču nav kapeikas, Valteri, jā. Un tad, jūs esat no domas, vai tad jūs nevarat mācīties no Šķēles? Šķēle reiz nopirka kolosālāko zemes gabalu Rīgā, un tagad kultūras ministrija iepriekšējā gribēja veidot to te centru, kultūras centru. Un tad nāca priekšlikums Šķēlēm, vai varētu to zemes gabalu izmantot, kas Šķēlēm piedara. Skaisti, jā, privatizācija savu laiku ir notikusi, jā. Un tad Šķēle pateica, tā, man vajag to par to, es jums uzdāvināšu bez mazliet to zemi, bet man vajag to un vēl kaut ko. Un tāpat laikā sanāk, tā nav dāvana, bet tas ir, ziniet, tā ķīlniekos kultūras ministrija paliek, ja? Un vai tad jūs nevarat pateikt tā, Dobelnieki vai kāds uzņēmums tur gribat veidot biznesu, lielo biznesu, es domāju, nevis maziņo, sīkciņo, kurus tur vienkārši izgriezīsim visu pogas ārā. Bet lieliem uzņēmumiem tā, jūs gribat šeit attīstīt, tātad plus jums ir jāuzceļ mums jauniešiem centrs, jums ir jāuzceļ šīs, jums ir jāizceļ šīs. Bet jūs taču nosakat, jā, arī dzen, Jā, tad es papildināšu, ko es arī nepateicu. Tad pagājušajā gadā mums patiešām uzņēmēji sadūšojās un atvēra par saviem līdzekļiem, kur arī te beigās nedaudz arī pašvaldība piešķīra savus līdzekļus un atvēra saules parku. Domāts bērniem, jauniešiem, kur var sportot, pašūpoties, nobraukt pa Slitkalniņu. Šāds neliels parks tika atvērts, bet citiem iedzīvotājiem atkal likās, ka šī vieta, kur tika atvērts aiz veikala Maksims, nav īpaši piemērota, bet vajadzēja to darīt priekšā, kur ir liels brīvs laukums pretī domai, kur bija kādreiz iecerēts Dobels kultūras nams celt. Bet, diemžēl, neuzcēla. 2000. gadu sākumā viņi nobrucināja kā nepabeigtu celtni, un visu laiku tur stāvēja tukšs laukums. Bet šis te pozitīvais, jā, kad uzņēmums sadūšojās, tur jāsaka paldies Amsulam, kas ir Dobels dzirnavnieka vadītājs. Kad viņš uzrunāja iedzīvotājus, jo viņam pašam arī ir ģimene, viņš pats dzīvo Dobelē, viņš ir dobelnieks, un viņam tas arī rūpēja. Tātad, un tad kopā, izveidojot biedrību, viņi tad šo te ideju realizēja. Tur ir jāpasakās, jā, viņam paldies, ka viņš to ar saviem līdzgaitniekiem varēja izdarīt. Bet tas nebija tā, kad ilgus laikus bija šis te tukšums mans iepriekš minētais.
Jā, paldies, Marlēna. Tu īstenībā tā mazliet nikni, bet ļoti precīzi īstenībā aktualizē šo. Es varbūt, Valters, tā kā, negribēju atbildēt, tā tieši. Es varbūt Valter vietu atbildēšu, kāpēc nekas nenotiek, tāpēc, kad novada domes vadība izvēlas citas prioritātes. Kā to arī Marlēna teica, uzbūvēt kādu ceļu, tur kādam pietuvitānam uzņēmējiem. Es nesaku, ka tā ir, bet tas varētu tā būt un tā kaut kur arī tas notiek. Bet fakts ir tāds, ka bērni nav prioritāte. Un tādā ziņā es varu novēlēt Valteram, ja viņš iet uz vēlēšanām nākamajām, un mēs zinām, ka... Tā ir tautas pašnāvība. Jā, pašvaldību vēlēšanas tā tad ir pēc gada un 3 mēnešiem atbilstoši, tad varbūt prioritāte jauniešiem īstenībā tas, ko esošā vadība nav darījusi, tad tas ir tāds labs veids, kad iet pie jauniešiem, tā kā piedāvājums jauniešiem un ar jauniešu balsīm gās vecos tos, kas ir iesēdējušies, jo tā problēma jau tāda, ka Valters nav īsti pozīcijā un nav pat domē šobrīd, ja es pareizi saprotu, tā kā atbilstoši, Valtera iespējas ietekmēt, nav tik lielas. Bet te mēs nonākam pie viena interesanta jautājuma, tādas lielas, plašas tēmas, es viņu varbūt ieskicēšu, un tad Valtera atbild, un tad Rudolf, tavs jautājums. Tā plašā tēma, pie kā arī Marlēna tu ļoti precīzi nonāca, tā plašā tēma, kas man galvā griežās jau gadiem, kad problēma Latvijā, tā nav īstenībā problēma Saeimā. Saeimā tā partija mainība ir milzīga, nāk jaunā Saeima, un tur ir burtiski 50-60% no deputātiem ir jauni deputāti. Tam ir savas blaknes, jo viņi varbūt nesaprot, kur viņi nokļuvuši, bet iegūms ir tāds, ka nāk jauna dinamika. Pašvaldībā situācija ir savādāka, un tur mēs nonākam pie situācijām, kur ir tāds, manuprāt, īstenībā slikts piemērs Lembergs Ventspilī. Kā viņš iesēdās, tā viņš arī 32 gadus vai 35 gadus tur sēž jau, kā komunists iesēdās, tā arī turpina sēdēt. Es atvainojos, ka tik nikni, bet tas nav ok. Tas nav ok, ka cilvēks uzurpē pilsētu. Skaidrs, ka Lembergs ir Ventspilī izdarījis arī labas lietas, ir skaisti celiņi, mēs varam prasīt, tas bruģis ir Lemberga firmas vai neatkarīgi konkursu, es tā niknāk varbūt sakot, bet problēma ir tajā, kad viņš bremzē. Šobrīd, piemēram, Lembergs bremzē Ventspils attīstību jau pēdējos gadus 10, jo, ja kāds uzņēmējs grib ienākt iekšā, tad viņš saka, tu man tur kaut ko, un tad es tev te ļaušu. Es neiešu detaļās, lai man Lembergs neiesūdz tiesā pēc tam, bet tas ir visiem, ne visiem, bet ļoti daudziem zināms. Un tad mēs vienkārši skatāmies, protams, ir labie piemēri, mēs zinām, Liepājā ir Saska kungs un daudz gaišs vārds varam teikt, bet arī viņš pie varas vai turpat blakus ir 30 gadus un ir bijuši ļoti lieli uzrāvieni. Un tad ir kaut kādi brīži, kad viņš, kad ieiet tādā pašpietiekamībā, ka viss ir labi, un tur es teiktu, ka, piemēram, Liepājā, es domāju, ka kaut kādu grūdienu deva Vilnīca, kas nāca iekšā ar dinamiku, nomainīja tur, un tagad es zinu, man ļoti labs atsauksmes nāk no Liepājas. Tādā ziņā, kad problēma Reizeknē Bartaševics iesēžās uz 15 gadiem un īstenībā pēc tam vienkārši ar to pašvaldības resursu uzpērk cilvēkus, tā ar kaut kādiem pakalpojumiem, visādiem sociāliem vēl kaut kur un tādā veidā bruģē to ilgtermiņu, bet tas nenodrošina pilsētai attīstību. Un es tos piemērs varētu saukt vēl un vēl, bet mēs nonākam pie Dobeles, un tur es saprotu, ka varbūt Valters nevarēs tur tik tieši izteikties vai nē, bet man vienkārši darba darīšanās, es strādāju, taisīju lielu pētījumu par Latvijas pašvaldībām, un es pirms 10 gadiem apbraukāju personīgi kaut kādu 1/3 Latvijas pašvaldību, tikos ar pašvaldības vadītājiem, tikos ar sociālo dienestu vadītājiem. Tas projekts bija tāds uz sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, kā ir izpētīt kādi sociālie pakalpojumi, jo sociālie pabalsti ir saskaņā ar likumu visiem vienādi, bet sociālie pakalpojumi ļoti atšķirās. Un es intervēju, un tad es satiku Dobelē, un man izveidojās tās diezgan spēcīgs priekšstats, un tad es tā papētīju, paskatījos, un tas, kas bija pirms 10 gadiem, tajā brīdī vadītājs bija Andrejs Spridzāns. Es saprotu, ka šobrīd viņš nekur tālu nav aizgājis, jo es apskatījos, viņš joprojām ir Dobeles novada deputāts. Es varbūt atkal sakot mazliet tā skarbi, bet tas viedoklis, es saprotu, ka viņš ir labs saimnieks, tur bijis tāds, bet man viņš tāds, mazliet tā kā, nezinu, no Padomju Savienības laikiem tāds niknājs, tāds saimnieks, kurš te ar savu to vārdu pateiks, kurš pieņem visu lēmumus, nezinu, kaut kādā ziņā līdzīgi kā Lembergs, kurš katrā sīkumā tur viņa viedoklis ir vienīgais pareizais.
tāds ļoti autoritīvi to iespaidu atstāja īstenībā, un visi vienkārši saprotiet, tas nav kaut kādā ziņā izdomāts. Es biju sanāksmēs ar viņiem, es redzēju, kā pašvaldības darbinieki un arī pat kaut kā citi deputāti reaģēja uz viņu, un tad visi viņam skatās mutē, un viņa viedoklis ir pareizs. Man tā sajūta nebija laba. Jā, tur blakus bija tāds Guntis Safranovičs, es tagad mazliet apskatījos, viņš tajā brīdī bija, es varu kļūdīties, bet viņš bija izpildu direktors. Es pēc tam saprotu, viņš arī aizgāja politikā, droši vien, tajā pašā partijā. Un kas tad ir, kur ir tā problēma? Problēma tāda, ka es šobrīd spekulēju, tāpēc es, Valter, tādu atgriezenisko saiti, un varbūt tu vari iziet ārā, no tās problēmas, kad man mazliet spekulējot no Rīgas šķiet, kad zaļie zemnieki, vai atsevišķi zemnieki, viņi iegūs 50%, un tad šī Spridzāna vadībā, un viens sasaukums, otrs sasaukums, un tev visu laiku ir absolūtais vairākums, un tu paliec par pašpietiekamu, un varbūt sākumā tu arī biji labs saimnieks, bet pēc 10 gadiem pie varas neviens tev nomainīt nevar, tu ar labumiem uzpērc, vai kaut kā pielabini, pieradini novada iedzīvotājs, un tu domā nevis par novada attīstību, bet tu domā par to, kā noturēties pie varas. Piedodiet, tas ir arī tas, kādēļ karš lielā mērā notiek, kādēļ Krievija uzbruka Ukrainai, tāpēc, ka Putins vienkārši grib noturēties pie varas. Tas varbūt tās pilnīgi ekstrēms gadījums, bet problēma ir tajā, ka grib noturēties pie varas, tu esi pie varas, tu spēj tā, un tad... Un es redzu, ka joprojām bija vēlēšanas tagad pēdējās, un joprojām Zemnieku savienība, es pieņemu, visu 30 gadus ir bijusi pie varas, es tik ļoti nepētīju, bet es redzu, ka viņiem atkal ir ievēlēti 9 cilvēki, kas nav absolūts vairākums, viņiem viens pietrūka, tad viņi kādu vienu piepirka, es nezinu, klāt, no saskaņas vai vēl kaut kur. Tu saprati, Valter, to man jautājumu, vai ne? Es mazliet ieskicēju, bet tā ir problēma, kas man pašam sāp, un mazliet nepatīk, kad ir tā, ka cilvēki iesēžās uz 30 gadiem šajās pašvaldībās. Pat ja viņi savā laikā ir bijuši labi saimnieki, viņi vienkārši mazliet beigās zaudē to asumu un saikni realitāti. Kā tu to visu redzi, un kādu izēju varbūt tu beigās redzi? Jā, es tev varu pilnībā piekrist, ko tu teici. Par Andreju Spridzānu, kad viņš tika ievēlēts par novada vadītāju jau jaunajam Dobels novadam, tad pašā sākumā apvienojās Tautas partija, bija zaļie kopā, kas izveidoja koalīciju, un tad apstiprināja Andreju Spridzānu, un Safranovičs bija vietnieks, neizpildirektors. Izpildirektors mums jau ilgus laikus ir Andris Vilks. Bet jā, šis te autoritīvais stils laikam viņam ir nācis mantojumā no Dobels slimnīcas, kur viņš ir bijis arī kā ilgus gadus direktors. Un tad attiecīgi vadot slimnīcu šādā veidā stilā, šis te autoritīvais stils, kas ir bijis, tas viņam ir nācis mantojumā. Un jā, pašā sākumā, kā visi jaunie mēri ir varbūt tādi nedaudz nedroši runājot ar publiku. Tas bija redzams, bet gadiem ejot, viņš palika drošāks. Viņš saprata, kur viņš atrodas, un viņš jau sāka pārvaldīt pēc sava stila, kā viņš to bija iepriekš darījis Dobeles slimnīcā. Protams, gadiem ejot, tu vēlies noturēties tikpat ilgi un šo te varu nedot projām, kur jau sākās šīs te koruptīvās darbības, un tas jau bija redzams. Un arī par to runāja Knaps jau uz beigām, kad jau bija jau šie 10 gadi pagājuši. Mēs redzam, ka Knaps sāk uzrosīties arī par Dobeles novadu kapitāla sabiedrībām, kad ir kaut kādas ne tādas darbības darītas. Un, protams, varbūt tas nāca par labu, kad atkal tika apvienoti novadi un bija iespēja kaut kam mainīties. Ja šāda iespēja nebūtu, visdrīzāk, kad Spridzāna kungs būtu palicis par vadītāju. Kā tas ir arī redzams daudzos citos Latvijas novados, kur mums ir šie ilgstošie pašvaldību vadītāji.
No manas skatu punkta te vajadzētu būt līdzīgi kā ar valsts prezidentu, kas nav ilgāk par 2 sasaukumiem un dod iespēju nākamajam. Tas arī ļauj būt uz izaugsmi, tā nav stagnācija. Uz to visā Latvijā vajadzētu tā kā tiekties. Un šādu lēmumu vienkārši no Saeimas pieņemt, kad pašvaldību vadītāji ir tikai uz 2 sasaukumiem, lai dotu novadiem attīstību, un tātad visai arī Latvijā attīstību. Labi, paldies. Varbūt mēs vēl atgriezīsimies pie šī mazliet, Rudolf. Jā, es pilnīgi atbalstu domu par 2 sasaukumiem, tas būtu vienreizē, bet man ir, diemžēl, vēl smagāks jautājums. Latvijai tāda partija saucās Nacionālā apvienība. Pēc pagājušajām pašvaldības vēlēšanām Dobeles doma izskatījās visnotaļ triumfāli. Tur deputātu vidū bija 4 Nacionālās apvienības pārstāvji. Šobrīd atverot sarakstu Dobeles pašvaldībā, atveram sarakstu deputāti, tur mēs redzam vienu Nacionālās apvienības deputātu. Un pārējiem 3, kas bija, ir ieraksts ievēlēts Nacionālās apvienības, bet šobrīd nepārstāv nevienu sarakstu. Kā tad tā? Jā. Kā tas gadījās? Jā, kad notika vēlēšanas un bija šī pēdējā diena, jau sāka skaitīt balsis, arī vakarā es atvaru CVK lapu, skaitu procentus. Patiešām, tā nevar būt, jo 10 gadus ilgais periods ar zemniekiem būs beidzies. Mēs redzam, ka pārējiem procenti sakrīt, un mēs esam vairākumā, un sākās sarunas par koalīcijas izveidi starp 3 partijām, tātad ar reģionu apvienību, mēs Nacionālā apvienība un no KPV, kur tiek ievēlēts 1 deputāts, un protams, vienotība, un tad, izlemjam, kad visi balsos par to, kam ir sanākuši visvairāk balsis. Tātad Nacionālajai apvienībai sanāca vairāk, un pārējie piebiedrojās. No Nacionālās apvienības nāk novada vadītājs, no reģiona un jaunās vienotības nāk vietnieki 2. Bet mums, tā teikt, par nelaimi šī viena izšķirošā balss ir liktenīga, un šī viena izšķirošā balss tiek pārpirkta, kur arī televīzijā bija dzirdams un jautāts šim deputātam, kādēļ tad jūs tā darījāt. Un viņš teica, es šo nekomentēšu, un viss. Tad uz īsu brīdi viņš tiek ielikts par vietnieku. Redzams, ka viņš grib kaut kādu savu jautājumu virzīt, bet tas viņam neizdodās. Un atkal jau tā kā pavarās iespējas, kad varētu dabūt šo koalīciju atpakaļ, bet tas tā, diemžēl, nenotiek. Tiek laiks vilcināts. Un decembrī, janvārī, kad jau ir jāsāk domāt par novada budžetu, tiek pierunāta jaunā vienotība darboties kopā ar Zemnieku savienību. Un kā rezultātā viņiem sanāk ir 11 balsis, tātad viņi iegūst vairākumu, un kā viņi ir dabūjuši šo vairākumu, jau zaļo stilā var tālāk izpausties. Un tādā momentā šie 3 deputāti, kas ir ievēlēti no Nacionālās apvienības, ir nedaudz aizskaitināti viens uz otru, dēļ tā, ka viņi nav varējuši noturēt šo varu. Un izstājās, jo viņi bija ne kā biedri, bet viņi bija kā atbalstītāji sarakstā.
Un, protams, tas mums arī nodaļā iedēja tādu nedēļu sitienu, kādēļ tā. Arī es pats runāju, kāpēc jūs tā darījāt? Vai tas kaut ko mainīs tagad? Protams, tās atrunas ir, mums jau nepalīdzēja tur no augšas. Tā kā mums kāds nepadeva šo te roku, kad vajadzēja. Tā ir nedaudz atkal varbūt tāda filozofija un domāšana, ka vienmēr būs kāds, kas tevi tā kā pamācīs, kaut kur pabīdīs, ko vajag kā izdarīt. Tur atkal ir akmens viņu pašu lauciņā par to. Bet, protams, tagad viens no šiem deputātiem ir jau kā atpakaļ pie mums. Tas tikai nav tur mājaslapā ierakstīts, bet pārējie divi ir palikuši kā neatkarīgie deputāti. Jā, paldies. Es varu novēlēt tikai, lai tas monolītais komanda tā bieži piesauktā izdodās izveidot vēl pirms vēlēšanām, lai varbūt nebūtu tādas situācijas, bet, protams, nevar nevienā brīdī nekad izslēgt, un tās nodevība ir smags vārds, bet kaut kādā nelielā ziņā tā ir tomēr nodevība arī pret savu sarakstu, pret savējiem komandas biedriem, jo jūs jau kopā ejat un kopā izcīnījāt, manuprāt, fantastiski rezultāti 4, tā ka var novēlēt tikai, lai nākamajās. Jā, Rudolf, vēl. Jā, es gribēju pateikt, tas ir hrestomātisks atgadījums, jo partijas atbalstītāja statusa nesēja, vai cik es gudri izsakot, virzīšana uz sarakstu vienmēr ir saistīta ar riskiem. Ja? To mēs redzam arī mūsu parlamentu vēlēšanās. Tur, diemžēl, bieži vien notiek tas pats. Un vēl kas ir ģirt, tu nemaz netik asi neizteicies. Tā tiešām vistīrākā nodevība, ja, ka redzam šie gadījumā šī nodevība nav atmaksājusies vispār nemaz. Ja. Tā nav nekāda traģēdija, jo manuprāt, kad Dobeles nodaļa gan spēcīga un absolūti spējīga virzīties tālāk, pašvaldību vēlēšanas nebūtu nav tik tālu. Lūk tā kā es gribēju šajā jautājumā tikai veiksmi novēlēt. Paldies. Jā, un paldies Rudolfam. Varbūt ejot tālāk, viens no pēdējiem jau jautājumiem, ko es arī ļoti gribēju uzdot, ja mēs aizskārām šo, manuprāt, sāpīgo tēmu, kad ir novadi, kuros iesēžās uz ilgiem gadiem, kas, man absolūti pārliecība, tas nav pareizi, ka 30 gadus paņem ķilniekos visu novadu un nevar tikt. Un tad viens no lieliem tādiem ietekmes rīkiem, kāpēc izdodas, viens ir pieeja budžetam, un tad caur šo budžetu pielabināt cilvēkus, uzpirkt ar sociāliem pakalpojumiem un visādiem labumiem, ko tie, kas nav domē vai tie, kas ir opozīcijā, to nevar izdarīt, un tas nodrošina, bet otra lieta ir pieeja šiem medijiem, šiem resursiem. Un tad mēs nonākam pie tā, ka, piemēram, Rīgā varbūt ir viena situācija, Rīgā vislielā mērā ir sociālos tīklos, un, Rīgā tie reklāmas bukleti, es pats esmu izplatījis, ieeja 9 stāvu mājā, tad viņi visi mētājās pēc tam zemē, un, ja man prasītu, vai ir vērts izplatīt, bukletus tur personīgos vai partijas vai vēl kāds avīzes, es teiktu, ka drīzāk varbūt pat nē, jo viņas tāpat mētājās zemē, cilvēks staigā ar kājām pa viņiem, neizskatās smuki, jo tur īstenībā cilvēki lielā mērā ir varbūt vairāk internetā un tā. Ir arī prese, bet savukārt novados mēs tomēr nonākam pie tā, ka tas izdevums ir būtisks. Es zinu arī to stāstu mazliet arī no citiem novadiem, un tad es neatceros tagad, kurā, bet bija tas, kad tiek taisīts šis novada izdevums, ko doma, es nezinu, vai tepat nav runa par domu, jo doma jau to savu vienu laikrakstu spējas nodrošināt. Problēma tāda, ka tur būs tas valdošais pozitīvais vērtējums, kad viss, kas pie vārds ir labi, visi opozicionāri vai tie, kas nav vispār domē, ir slikti un tādā ziņā. Bet tas būtiskā problēma ir tāda, kad uztaisīt neatkarīgu, uz peļņu, tā kā privātu biznesa, to žurnālu paliek arvien grūtāk, jo tā skaitā tev cilvēku ir mazāk, un, jo to tomēr ir jābūt peļņai, lai strādātu, jo tu jau kā
uzņēmējs nevar vienkārši pats tā kā altruistiski to finansēt, jo, vēlreiz, nezinu, Ventspilī ir laikraksti, tur pat privāti, nezinu, mēs zinām šos, neatkarīgā Rīta avīze agrākos, viņi strādā ar zaudējumiem, bet viņi strādā ar zaudējumiem tāpēc, kad viņu finansēja, lai nodrošinātu kaut kādu politisko ietekmi, Un tas ir tas iemesls, kādēļ tie zaudējumi bija, jo tas nebija par to, bet novados to pat ir vēl grūtāk izdarīt. Kā tas izskatās Dobelē jā, kā ir? Jā, ar Dobeli, Dobeles novadu tagad ir tā, ka mēs patiešām esam vietējo ziņu vakumā. Mums nav vairāk no šī gada vietējais laikraksts Zemgale, kas pastāvēja no 60. gadiem iepriekš kā komunārs, kur tad bija atspoguļots, kas tad notiek novadā, kādi pasākumi, kādi iedzīvotāji, kādas personības mums ir, tas viss tika atspoguļots šajā laikrakstā, un cilvēki bija iecienījuši, protams, šo laikrakstu vairāk bija iecienījuši, kas, var teikt, pirka jau tad, kad viņš bija kā komunārs un pēc tam kā Zemgale, tātad gados vecākā paudze šo laikrakstu arī abonēja, bet gadiem ejot, iespējams dēļ tā, kad vietējais laikraksts negribēja modernizēties, laikrakstam nebija savas mājaslapas, kur būtu elektroniskā versija pieejama, bet tikai šis te avīzes izdevums. Un tad ilgus gadus vietējā laikrakstā tika izdota arī novada ziņas, lēmumi, viss, kas tika pasūtīts, bet ar jauno novadu, ejot šis te izdevums tika pasūtīts jau citur, jau Talsos tika iespiests, un tad attiecīgi mūsu vietējam laikrakstam Zemgale atkal radās mīnus, dēļ tā, ka nav vairāk šāds ikmēneša iespiedums atsevišķi no pašvaldības, bet to jau viņi paši sāk darboties. Un abonementu skaitam krītoties, arī man skatoties, tas bija tikai dabiski, kad uzņēmums beigs pastāvēt. Jo arī šis te darbinieku skaits uzņēmumā bija lielāks, un tas būtu bijis jāsamazina varbūt iespējams līdz minimumam, lai viņš varētu pastāvēt un darboties. Jā, un dotajā brīdī mēs lasām, kādi lēmumi, kādi projekti ir pieņemti, kā pašvaldības vadītāji lepojās ar to, kas ir. Un tiek rādīts tikai viens šis pozitīvais tēls, kurā arī pat īpaši nav opozīcijai balsis. Kaut ko tur ielikt. Un, diemžēl jā, bet, kā mēs sakam, vienmēr jau kaut kur ir tā zelta maliņa un kaut kas ir. Arī es pats esmu nolēmis veidot elektronisku šo te iespēju, kā mājaslapu laikrakstu, kur tad būs iedzīvotājiem iespēja atkal kaut ko uzzināt par vietējiem uzņēmumiem, par mazajiem, vidējiem, par personībām mūsu Dobeles novadā, bet kas jau būs vairāk elektroniski. Un iespējams, varbūt kaut kad nākotnē arī vienreiz mēnesī būs kāds rakstīņš, bet tas viss atkarībā no tā, cik būs liels jau šī elektroniskajā vidē abonementu skaits. Protams, tas ir sākumā kā projekts. Mēs nezinām, vai projekts būs veiksmīgs. Bet, ja tas būs veiksmīgs un iedzīvotājiem tas patiks, tad teiksim tā, ka būs atgriezusies vismaz kāda daļa demokrātijas atpakaļ. Jā, paldies, Alter, dod Dievs, lai tas izdodās. Mēs tuvojamies lēnām beigām. Marlēna. Paldies par doto vārdu. Redziet, jūs runājāt par deputātiem, pārbeidzējiem, kuri atgriezās, jo saprat, ka tāpat nav vērts un nav ieguvums no tās saucamās nodevības. Es gribu vienīgi atgādināt, ka Bībelē ir tāda rakstvieta, ja tu nespēji pastāvēt mazās lietās, tad Dievs tevi necels lielajās.
Ja tu nevari stabili būt tajā, ko tev ir nolēmuši, lēmuši, tev iedavuši balsis, noturies tajā, Dievs tevi pacels. Un to es novēlu katram atcerēties to, ka nodevība nekad neko nav devusi. Tas tā jaunai vienotībai izdodas kaut kur izlīferēt savu tām adatas acīm. Bet vēl viens man jautājums palika. Redziet, jūs sākotnēji ar Ģirtu runājāt par lietuviešiem, lietuviešu ietekmi Dobelē. Bet es te vēl padomāju, bet vēl taču ir vācu ietekme Dobelē. Ir biedrība, vācu biedrība Dobelē. Kas tāda un ko viņa tur ir pazaudējusi Dobelē? Sakiet man lūdzu. Jā, tā tad sākumā es nepieminēju, bet tiešām Dobelē jau vairāk kā 34 gadus pastāv Dobeles vācu kultūras biedrība, kuras priekšsēdētājs esmu es. Un mēs, kā biedrība, aktīvi darbojamies pa mūsu novadu, pētot mūsu novada vēsturi, apzinot šo te kultūru vēsturisko mantojumu par muižām, kur mēs esam veikuši. Tāpat arī mums katru nedēļu notiek ansambļu mēģinājumi. Tātad pie Dobeles pilsētas kultūras nama ir vācu ansamblis, kur ikvienam iedzīvotājiem ir iespēja darboties. Tāpat arī biedrība organizē sadarbībā ar Dobeles pieaugušo izglītības centru vācu valodas kursus, kur atkal iedzīvotājiem ir iespēja mācīties šo te vācu valodu. Mēs, kā biedrība, mēs uzturam šo te vācu kultūru. Arī man pašam senčos tālākos ir šīs te vācu saknes, to es nenoliekšu, jo, kā tā smejoties, mums visiem ir kaut kādi tālāki vācieši kaut kur. Labi, paldies par Marlēnas arī gaišajiem vārdiem attiecībā par to nodevības. Rudolf, es domāju, pēdējais jautājums, mēs tuvojamies beigām, jā. Pēdējais vārds. Tagad pavisam personīgi, mēs te runājām par deputātiem, par politiku uzņēmumiem, par ceļiem un kultūras dzīvi, kā arī par tavām, tā teikt, saknēm, jo, ja nemaldos, Krievijas impērijas izglītības ministrs bija Vite. Es gribēju, kā saka, pa draugam uzsist uz plecu vienā tādā drusku negaidītā jautājumā. Gatavojoties ēteram, es mazliet palasīju par tevi, kas tu tāds esi. Un izrādās, tu esi bijis datortehniķis un tagad tu esi programmists. Ģirta Marlēnas, tas nemaz nav tik bieži sastopams pasākums, kā jūs labi zināt, es esmu sistēmas administrators un tajos ierakumos laikam arī nomiršu, jo parasti ir tā, kad ir vainu. Valters ir gan tajos ierakumos pabijis, gan tajos šobrīd viņš ir programmists un tas ir ļoti labi, jo tas rāda, ka tev ir tā domāšana ļoti plaša. Jo, piemēram, es to nespēju. Es tikai mokos ar to, ko citi ir saprogrammējuši. Es esmu tehniķis un tāds laikam arī palikšu. Tā kā es novēlu tev vislielāko veiksmi, gan kultūras dzīvē, gan politiskajā dzīvē, tajā, ko reizēm nicīgi sauc par lokālu politiku, kaut gan es tur nekā nicīgi nesaskatu, jo tas ir pamats. Jebkurai politikai arī metropole ir šī te lokāla politika. Tā kā, lai tev veicas, un paldies, kad piekrita mums aprunāties. Paldies, Valter. Jā, paldies, Rudolf. Tad, Valter, varbūt ir vēl kāds jautājums, ko mēs tev neuzdevām, ko tu gribēji izstāstīt attiecībā uz Dobeli? Man ir jāpastāst. Vai ir vienkārši? Savos pierakstos. Bet, laikam jau es teiktu tā, ka mēs esam izrunājuši visu. Tādos lielos vilcienos. Protams, vienmēr ir kaut kādas sīkas nianses, par ko var ilgi diskutēt. Atsevišķi par tādu zaļo kursu, par sabiedrību kopumā, novadā. Es teiktu, jā. Par pokaiņiem neparunājām nemaz un tā. Jā. Bet to citreiz, Valter, mēs vēl tiksimies.
Labi, Valter, ja tev nekas nav, tad es no savas puses, kā noslēdzošo, es tiešām gribu tev novēlēt, lai tev izdodās kā nodaļas vadītājam, kā Nacionālās apvienības biedram un nodaļas vadītājam sakaut šos vecos drakonus, varbūt sakot to skarbāk un tiešāk īstenībā, jo veci aizsēžās. Es nesaku, ka viņi ir slikti, viņi ir izdarījuši daudz labu savos novados, es jau ieskicēju, bet tajā brīdī, kad tu jau 10 gadus un ilgāk sēdi, tad tu atraujies no realitātes un ieej kaut kādā savā mikrokosmā un vienkārši neko vairs neredz apkārt, tāpēc tev personīgi tiešām novēlu iekļūt domē, iekļūt ar saviem domu biedriem, ar kuriem tu vari ietekmēt tos vecos drakonus, lai komandā nav nodevēji. Un īstenībā, lai tu aizsniedz tos jauniešus, jo es domāju, tas, ka tie vecie drakoni tur ir iesēdušies, un īstenībā tas nozīmē arī tā skaitā to, ka jaunieši netiek klātai domē, jo viņš tur ir iekšā ar saviem veciem, tur kaut kādiem cīņu biedriem, tur vēl no, es nezinu, PSRS laikiem, es to pārspīlēt saku, bet tomēr tās saites paliek. Atbilstoši ar jaunu tādu iedvesmu un jaunu vilni, tā teikt, dot grūdienu dobelei un pacelt, un lai dobeli ir jaudīgi forši, jo, lai viss izdodas, jā. Paldies, Valter, un es domāju, ka mēs tiksimies, un paldies visiem skatītājiem, un visu labu. Paldies! Atā.